Un doma ir tāda, ka laikam mēs sadalīsim, izvēlēsimies to, ka katra klase tomēr redzēs to savu liepiņu, kādu viņi varētu arī izskatīties šeit. Un neejot garām, es ļoti ceru, ka grāvis būs viens no traucēkļiem tiem, kas ļoti gribēs kādu zaru nolaust. Tā kā tas iznāca centrā pēc stādīšanas. Un būtībā, ja mēs paši redzēsim, cik skaisti aug nākošu gadu, aiznākošu gadu šie kociņi, ja mēs redzēsim to pēc daudziem gadiem, kā šeit izskatīsies. Un vēl šī idejas turpinājums, kas nāk no Gunta Šēfera, turpināt šo koku stādīšanu, izstrādāt projektu šai teritorijai, kur gala rezultātā katra 12. klase, kas beidz Audzes vidusskolu, var iestādīt to kociņu, kāds ir paredzēts projektā, tanī vietā, kur ir paredzēts projektā, un atkal pēc gadiem redzēt, kā tas izskatās un kā veidojās šis parks. Un šī ideja vairs nav 1, 2 vai 3 gadu garumā. Tas ir tas, kas iet jau 50, es nezinu, 100 gadu garumā, jo koka mūžs ir daudz ilgāks kā cilvēku mūžs. Būtībā šeit apkārt ir zaļumi, šeit apkārt ir jaunie kociņi, un mēs šodien izdarīsim to soli, to skatījumu nākotnē. Es domāju, par ko mums visiem pēc tam arī pašiem būs prieks, un tie cilvēki, kas šeit atbrauks, arī priecāsies. Bet tagad es došu vārdu skolas direktorei, jo